Ir bišķi starpība, ne? Un tikai... Ok. Wow. Look at it. Nu, pilnīgi cita atpakošanas pieredze kā jebkam no jebkurām citām austiņām, kas kādreiz ir bijušas uz apskatu. Ir memory foam un parastie silikona ausu puļķi. Tādā, nu vai nav glīti. Un viss ir apzīmēts. Silikona airtips un memory foam airtipi. Nu jā, memory foams ir bišķiņ cietāks. Kas vēl ir kastītē? Vēl ir kastītē tikai paudošā dokumentācija. No vienas puses jau šķiet lieki daudz un lieki grezni. Viss ir sapakots iekšā, bet no otras puses, nu, tā pieredze ir nesalīdzināmi labāka nekā bija iepriekšējām, kas tikai ielīda šādā te kastītē. Nu, kruta un pašas austiņas. Ej, tu no tādā! Nu, glītuma kalngals. Huawei FreeBuds Pro 4 ir smukas austiņas, bet vai tās ir labākas par FreeBuds Pro 3? Trešos FreeBudus esmu jau vairākus gadus licis kā savu personīgo favorītu, ja jāmeklē ir, teiksim tā, maksimāli lētākas Pro austiņas ar lieliskiem mikrofoniem un lielisku skaņas kvalitāti. Izskatās, ka FreeBuds Pro 4 arī ies to pašu taciņu, bet te faktiski visam ir jāliek klāt zvaigznīte. Don't touch me, I'm sterile! Jo man, salīdzinot un pētot un testējot, nu neradās sajūta, ka jaunās ir ar kaut ko grandiozi pārākas. Paņemšu par piemēru fizisko uzbūvi. Tās ir identiskas izmēra, un to kārbiņa ir identiski izmēra ar savu priekšgājēju. Vienīgais jaunums, un tas ir, manuprāt, liels, ir divu veidu ausīs stiprināmie silikoni. Gan memory foam, gan klasiskie ir lieliski priekš izvēles un principā nodrošina, ka tev nebūs ilgi jāmaina šīs te uzlikas. Tiesa, es arī nezinu nevienas austiņas, kuras es būtu testējis, kurām būtu šie te ausu puļķi jāmaina. Jebkad. Bet, memory foam, protams, ka ir foršāks risinājums un man personīgi ārkārtīgi patīk. Tālāk, no skaļruņiem abiem modeļiem tie ir 11 mm dinamiskie driveri. Abas austiņas pat atbalsta to pašu Bluetooth 5.2 standartu, kas FreeBuds 4 kontekstā varbūt nav īpaši glaimojoši, jo šobrīd esošais standarts premium austiņām jau parādās kā Bluetooth 5.4. Kamēr šīs pat nav tikušas pie Bluetooth 5.3. Baterija abām austiņām arī ir identiska, proti 5 stundas aptuveni ar ANC un apmēram vēl tur 3 līdz 4 pilnas uzlādes pašā kastītē iekšā. Un uzlādes ātrumi arī austiņām ir identiski. Kārbiņu uzlādēs apmēram stundas laikā ar vadu un nedaudz ilgāk bezvados, kaut kāds laikam 3 stundas vai kas tam līdzīgs bija. Pārvaldība arī austiņām ir identiska, kā arī iespēja savienot ar divām ierīcēm vienlaicīgi un starp tām pārslēgties automātiski, kad mainās skaņas atskaņošanas avots. Loģiski rodas jautājums, kur prikals? Kāpēc vajag piedāvāt austiņas, kuras burtiski atšķirās tikai krāsā? Kas par aplisku prikolu ir tas? Un šajā brīdī tomēr ir iespējams atrast uz papīra dažas lietas, kur FreeBuds Pro 4 ir uzlabojuši, pat ja pirmajā acu mirklī to būtu grūti pamanīt, kaut kādas lietas. Tu varbūt arī nemaz nepamanīs tās lietas, tāpēc es centīšos parādīt, kā no mana skatu punkta izklausītos man, ja es šīs austiņas izmantotu zvanīšanai vai arī kaut kam citam. Labi, kaut kāds Inception veida dīvains formulējums man sanāca, bet cerams, ka sapratīsi, kā saka lācis ar mani. Pirmkārt ir zvanu pacelšana, nolikšana ar galvas žestiem. Pacelt zvanu pamājot vai noraidīt pakratot. Tiesa, šī feature nav unikāli pirmā pasaulē, ja skaties citu austiņu apskatus, esi to jau manījis. Viens iestatījums, kurš jāiespējo, un tas īstenībā strādā. Otrakārt, trokšņu slāpēšana zvanu laikā. Huawei to sauc par kā viņi tur bija, Ultra Hearing Dual Drivers, kuri kombinācijā ar iestrādātajiem 4-kāršajiem magnetiskiem driveriem un ultra augstas frekvences planāro vai plakano, planar, laikam plakano, diafragmu spējot kārtām likt pāri dzidru, apjomīgu un dinamisku skaņu. Jā, tas viss skan pārāk gudri, lai kaut ko izteiktu, bet jāsaka, ka skan šīs austiņas lieliski. Tās arī atbalstot 2,3 megabitu sekundē datu pārraides ātrumu HRS bezvada audio kodekam un eldekam.
Bet šeit ir arī milzīga zvaigznīte. Tas strādājot tikai kombinācijā ar attiecīgu Huawei tālruni. Manā gadījumā, vai tas būtu iPhone vai Samsung S24 Ultra, neko tādu nebija iespējams baudīt. Tikai AAC kodeks. Pat ja iespējot audio kvalitāte, nevis savienojuma stabilitāte, ir tas, ko varēja izvēlēties. Jā, Huawei stāsta, ka šīs austiņas ir pirmās un labākā zem Huawei sound zīmola, bet ja es pie tā netieku ar vispopulārāko ražotāju telefoniem mūsu tirgu, tad kāda jēga? Beigās vēl ir jāpiemina un īstenībā arī jāmēģina kaut kādā veidā parādīt piemēri saistībā ar mikrofonu kvalitāti, kuri šīm esot krietni labāki par šīm austiņām. Sāku šo testu ar ierasto variantu, kad es ierakstu vienkārši selfiju un runāju caur šo te mikrofonu ar FreeBuds Pro 4 austiņām. Un pretī uzreiz ieliekot vai nostatot ierakstu caur FreeBuds Pro 3 austiņām, tīri, lai tu uzreiz vari startā redzēt vai dzirdēt, pareizāk sakot, atšķirību, kāda ir skaņas kvalitāte šiem te mikrofoniem. Par to, kā FreeBuds Pro 4 mikrofonu ieraksta vēl nedaudz vēlāk. Otrā testā, kas būs nedaudz vienkāršāks, es vienkārši ierakstīšu WhatsApp testa audio. Starp šīm divām austiņām paņemšu vēl arī īstenībā AirPodus kaut kādus 3. vai 4. klāt, tīri, lai saprastu, vai un kas tam strādā. Vēl viens aspekts, par kur es vēl nebiju līdz šim runāju šajā video, ir trokšņa slāpēšana. ANS, jeb aktīvā trokšņa slāpēšana, bija Active Noise Cancelling, pats par sevi FreeBudiem 4. un 3. ir vienmēr bijis līmenī, un arī šoreiz apkārtējos trokšņus ļoti labi slāpē. Tiesa, 4. FreeBudiem ir nedaudz vairāk režīmu, tur arī pat pie trokšņa slāpēšanas var ieslēgt tādu ultra, mega, super, duper, bet kas man šķita vēl interesantāks, vēl fascinējošāks un īstenībā lieta, kuru es mēģināšu tagad šajā segmentā filmējot nodemonstrēt, ir tas, kā austiņas bloķē apkārtējos trokšņus, vai tas būtu filmējot video, un es arī īstenībā pretēji tam, ka es teicu, ka es WhatsApp ziņas rakstīšu, es vienkārši selfijā nofilmēšu ar caur šīm austiņām ierakstītu skaņu, kad apkārt ducina mūzika. Rekur, kā tas izklausās viss man šobrīd šajā skaļumā. Vienkārši normāli sēžot, te raksta mans ierastais studijas mikrofons, tu dzirdi apmēram kāda skaņa ir apkārt, un tad 3 aizdomās turamie, kurus es pārbaudīšu, lai tu vari arī dzirdēt un redzēt atšķirību. Pirmkārt ir vienkārši AirPodi 3, tāpēc, ka AirPodi Pro 2 man šodien šo filmējot nebija pieejami, tā ka tie būs pirmie. Tad mēs spiežam ierakstu, laižam mūziku fonā. Nu, pa lielam tagad caur telefona ierakstīto tu vari dzirdēt arī, vai šīs austiņas tiek vai netiek galā ar trokšņa slāpēšanu. Protams, spoiler alert netiek, tāpēc pirmkārt šīm austiņām nav tāda lieta kā trokšņa slāpēšana no ārpasaules, izpildot zvanus vai ko tam līdzīgu. Un tas atkal tāds noslīd kontrolē, pa lielam tu dzirdi visu, kas tāpat iet cauri. Tagad ir iekšā ielikti Huawei FreeBuds Pro 3, kuriem teorētiski ir, protams, trokšņa slāpēšana, bet šķiet īsti nebija uz šādu te ārējiem trokšņiem, bet īpaši, ja to paskatīsies FreeBuds Pro 3 apskatu pirms seniem laikiem, kurš tika filmēts, man liekas, jau 2 gadi atpakaļ, un tad tur varēja kaut kāds trokšņš fonā just, bet redzēs, kā tas būs ar mūziku fonā. Slēdzam iekšā ierakstu caur Bluetooth, palaižam fonā mūziku. Un tagad ir tas jautājums, vai un cik tu dzirdi no mūzikas, kura skan fonā, kas principā arī ir labs indikators tam, nezinu, kādi trokšņi nāktu no kaut kādiem tirdzniecības centriem, koncertiem, vēl kaut kādām lietām un tā tālāk un tā joprojām. Es nezinu, kas notiek tad, kad nerunā, bet jā. Idejas šīs sistēmas izstrādā tā, ka brīdī, kad tu sāc runāt un mikrofonu uztver tavu balsi, tad pārējie fona trokšņi tiek arī mazināti. Un FreeBudiem 4 Pro ir tā bone conduction iespēja, kurai teorētiski vajadzētu varbūt precīzāk uzķerties, bet to mēs tūlīt redzēsim, tā kā slēgsim iekšā šo pašu testu ar FreeBuds Pro 4.
Un tagad ir ielikt iekšā Huawei FreeBuds Pro 4, kuriem idejiski ir šī trokšņu slāpēšana, kancelēšana, zvanu ierakstu un tā tālāk laikā. Nu ko, sākam ierakstu uz telefona, palaižam fonā atkal skanēt mūziku. Un idejā tev nevajadzētu tagad dzirdēt neko no tās mūzikas, tikai manu balsi nedaudz varbūt, pakropļotāku un nevis tik dzīvu, kā tas būtu parasti, pēc, ka ir ieslēgusies iekšā šī te vēl trokšņa filtrēšana. Tiesa, dziesmām, kurām ir arī lirikas vai kāds Kaut ko dzied pāri, tu ik pa brīdim dzirdēs kaut kādus vārdus un to izsalkumus šim te dziesmām, bet ja tā ir tīri mūzika, nu tad apmēram šādi tas izklausītos. Vēl viens interesants moments, kur manīju šajās te austiņās, bija tāds, ka uz iPhone austiņas skanēja, es teiktu, sliktāk kā uz Android telefoniem. Uz abiem telefoniem bija uzstādīta Huawei AI Life lietotne, tāpēc visdrīzākais nevarētu novērt šo atšķirību uz lietotnes neesamību. Un man tas šķita ļoti dīvaini. Pie FreeBuds Pro 3 es neko tam līdzīgu nemanīju. Pat ar citām ierīcēm, kā tur laptopu, kā planšeti, nekā tam līdzīgi nebija. FreeBuds Pro 4 pēkšņi izdomāja, ka iPhoneisti nav pelnījuši labu skaņu. Nu kā labu skaņu? Tu varēji dzirdēt, ka, teiksim, augšas kaut kur maķinīt nedavēl, basi varbūt ir nedaudz plakanāki, šķidrāki nekā uz Android tas bija, nu, interesanti bija. Beigu daļā, īstenībā, mēģinot visu tā kā vilkt kopā, austiņām ir viennozīmīgi top dizains. Tās būs pieejamas visās 3 krāsās, kuras prezentēju, kuras es arī visas varu nodemonstrēt. Baltā ar zelta maliņu, zaļgan ar zelta maliņu un arī šī te varoņa krāsas melnā. Cenas esot paredzētas apmēram 199 eiro, kas ir pietiekami liela summa, bet kopumā ir līdzvērtīga ar citu zīmolu premium austiņām. Nu, izņemot Apple, kuri savas budžeta austiņas praiso kā premium, bet tas cits stāsts. Austiņām ir labas dažādas iekšķīgās features, kā mikrofona ar bone conduction, uzlabota skaņa lielā spektrā frekvenču, kā arī pašu driveru uzlabojumu, lai sniegtu vēl joprojām lielisku skaņu. Vai šīs austiņas nepirkt, apdomāt, shortlistēt vai uzreiz pirkt? Es teiktu, ka apdomāt. Fakts, ka fiziski ir maz izmaiņu pār iepriekšējo paudzi, ka nav īsti pieejams LDAC kodeks šobrīd video filmēšanas laikā, ka fundamentāli nav jūtamu izmaiņu pār FreeBuds Pro 3 ir lietas, kuras liek aizdomāties. Ja vēl klāt pieliek prasīto cenu, kas ir 199 eiro pret FreeBuds Pro 3 apmēram 159 eiro, tad, manuprāt, tikai dizains var runāt jūtami par labu jaunajam Huawei veikumam. Katrā ziņā es gaidīju ievērojumu lēcienu ne tikai dizainā, bet arī feature šajās austiņās un baterijas darbības laikā, beigās secinot, ka ir saņemti iekšīgi uzlabojumi, kā saka, neskati vīru no cepures variants. Var jau būt, ka kaut kas nākotnē būs programmatūras atjauninājumos, lai šīs šķistu kā jūtams uzlabojums, nevis principā līdzīgi skanošas austiņas, un nepārproti man, tās skan lieliski, tikpat lieliski kā FreeBuds Pro 3, bet es cerēju uz vairāk. Ar to es domāju, ka tad arī viss. Paldies, ka pieslēdzies un noskaties, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!